Samazinoties pārvadājumu apjomam un valsts dotācijām, sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs Ogres apriņķīs Ogres autobuss izvērtēja iespējas slēgt vairākus reisus. Pārvadātājs vērsies Ogres, Ikšķeles, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldībās, norādot nerentablos maršrutus, lūdzot pašvaldībām izvērtēt reisu saglabāšanu vai slēgšanu un iespējamības gadījumā dotēt no budžeta līdzekļiem. Mums ir jāsaprot viena lieta, ka principā laukos visi reisi ir nerentabli. Nav peļņu nesošu reisu, laukos nav un nevar būt. Jo tur nav tāds cilvēku pieslodzīgums kā Rīgā vai Rīgas pievērtē. Ikšķeles novadā Ogres autobusu izvērtēja iespēju slēgt autobusa maršrutu 13:30 Ogre-Ceplīši. Kā norāda pašvaldība, budžets jau ir apstiprināts, un tajā nav iekļauta līdzekļa autobusu maršrutu līdzfinansējumam. Uz finansējuma trūkumu minētās problēmas risināšanā norāda arī pārējās pašvaldības. Ir divas idejas. Viena, vai celt biļešu cenas atkal augšā, vai meklēt kaut kur citas naudas. Bet pašvaldība no sava budžeta šobrīd arī papildus naudas nekam iedot vairs nevar. Jo mēs jau varam neremontēt ceļus un dot autobusiem naudas, bet autobus pat ir ceļiem nevarēs braukt. Mūsu novada iedzīvotāji viņiem pārvietojas ļoti maz, un lielā daļā pavisam nemaz, jo Jumprau, piemēram, Zelmas un tā daļa vispār neizmanto Ogres autobusu, tā kā, un ņemot vērā mūsu finansiālo stāvokli, kad mēs to lēmumu galīgo pieņemsim, bet laikam jau tur nekas nesanāks. Cerēt ir naivi, jo mums pašiem jārisina savas problēmas. Sabiedriskā transporta pakalpojumus ikdienā veic 18 Ogres autobusu transporta līdzekļi. Kamēr pašvaldības sola izvērtēt vairāku maršrutu nepieciešamību, Ogres autobusa pārstāvi norāda, ka situācija neuzlabojoties, finansējums pakalpojumu sniegšanai pietiks vien līdz oktobrim. Zanda Tereško, Ogres televīzija.